Izcīnot uzvaru Arēnā Rīga, dinamieši saviem faniem šovakar nelika vilties. Savukārt MVD klubs par zaudējumu īpaši nepārdzīvo un gatavojas rītdienas mačam. Я думаю, что ничего страшного не произошло. Ребята старались, бились. Хоккей есть хоккей. Был у нас шанс в третьем периоде. К сожалению, Мэтт мог сравнять 2-2. Я думаю, что другая игра была бы. Ну а так. Спокойно, все нормально. Готовимся к следующей игре. Я очень рад за команду этой победы, потому что ребята показывали характер и играли очень здорово. Я думаю, что и зрителям хорошая атмосфера. Когда у вас плохая атмосфера была здесь? Вопрос господину Шуплеру. В одном эпизоде вы очень были недовольны судейством. Так или? Ну, не имеем права высказать свое мнение на вопрос судей. Ну, это было то же самое у нас. Игра на пятнушку на Хосу, и там кровь появилась, само собой. 2+2 он не дал, и с другой стороны, и само собой тоже. 2+2 правило. Иногда тренер должен показать свои эмоции. Hari, ar ko atšķīrās šī spēle Arēnā Rīga no pirmām divām sērijas spēlēm? Es teikšu, spēle bija līdzīgas, teiksim, arī pie mums bija. Nebija tā, ka mēs bijām pārāk labi. Mēs tur trešdaļā pirmā spēlē iemetām un arī zem tās eiforijas viens pēc otra iekrita. Ja? Arī otrā spēle gāja līdz golam. Šodien spēle arī, teiksim, no mūsu puses pie visai viduvējas spēles, pie rezultātu 2-1, Telesons iemetis tur tukšos vārtos, ja nezinu, kā būtu sagriezies viss. Kaut arī rīdznieki šodien viennozīmīgi bija aktīvāki, bija ātrāki, vairāk momentus radīja. Ja? To var saprast, ja skatītāji šitā spiež un tas kā papildus zinājums. Bet nekāda traģēdija nav notikusi, teiksim tā. Nevar arī visas spēles vinnēt. Mums cik 5 uzvaras pēc kārtas bijušas un visi zina to, ka Rīgā ir grūti vinnēt. Ja? Spēle pagāja, nesanāca. Atliek vienkārši tā to visu sagramot, pārdomāt, kas un kā un gatavoties nākamajai. Vai braucot uz Rīgu komandai bija kaut kāda mazliet savādāka uzstādījuma nekā pirmajām divām spēlēm? Nē, praktiski kā Rīgas spēlē mēs to zinām un vienkārši vairāk bija tas faktors tikt galā ar to, ka publika bļauj un kliedz, teiksim tā. Es domāju, ka katrs zināja, uz kurien viņi brauc, jo sezonā mēs jau vienreiz ar Rīgas spēlējām, zināja, kā tas ir spēlēt šeit un, teiksim, pusi spēle mēs daudz maz tikām ar to galā, ja. Bijāt gatavi, ka šodien Edgars būs vārtos Rīgas Dinamo? Teiksim tā, praktiski tas nespēlē nekādu lomu, vai Edgars vai Prusīs. Tieši tas būtu varbūt atslābinājis, ja Edgars nebūtu. Ja? Un tomēr, teiksim tā, mēs viņu nenoslogojam tik daudz, cik it kā vajadzētu. Ja? Vai viņam bija trauma vai nav, vai kā viņš jūtās, vienalga. Mēs pārāk maz viņu apdraudējām. Ja? Un ja mēs gribam vinnēt, tad viennozīmīgi mums vairāk vajag pa vārtiem. Mēs, teiksim, pie sevī mājās mēs pārmētājam, Prusē samētājam tā, ka mēs 2 reizes vairāk metiem bija pa viņu vārtiem nekā pa mūsu. Tad šitā spēle parādīja pretējo, ja? Ka Rīgas Dinamo mums pārmētājam uz dubultīgi. Tāpēc arī mēs arī zaudējām.